Draugu Twitter intervijā Kārlis Kazāks. Čau, Čau. Pirmais jautājums no manīm, kas ir Kārlis Kazāks? Kārlis Kazāks ir cilvēks, kurš mēģina uzrakstīt kaut ko, sarakstīt kaut ko, padziedāt kaut ko. Ričards Twitterī mums jautā, vai tev patīk tavs uzvārds? Man tīri labi patīk, es esmu saradis viņu. Protams, kādreiz bērnībā tas nācās ciest par sakni šī vārda, bet nē, tas ir kārtībā. Cik sen tev tāds uzvārds ir jau? Man viņš ir jau, 108. Tu gribi manu gadskaitli zināt? Cik man gadi? Nu, labi. Kalvis jautā, kad būs kādas jaunas dziesmas? Jaunas dziesmas bija sarunāts rītdien iet studijā, bet tā kā studijā 30 grādu temperatūra, tad beigas līdz Un pie reizes, kad būs jauns albums? Tas viss ir saistīts. Tagad es domāju, ka šīs vasaras laikā arī būs ierakstīts. Aldis jautā, ko tu ēd brokastīs? Es neēdu brokastis. Tev tur jāskatās. Jā. Labi. Jānis jautā, vai tu esi kādreiz pēc saviem koncertiem uz skatuves sadauzījis ģitāru? Viena reize, tā kā mēs vēl spēlējām Duldolu, tad es tiešām, man liekas, ka viņi īsti līdz galam nesaplīsa, bet es viņu metu gan pret zemi. Bet tagad īsti arī tā mūzika drusku savādāk nav jādauz beigās. Nav par ko pārdzīvot. Es zinu, ka teātrāli varbūt izskatītos labi, ka es pabeidzu savu koncertu saplēšu vai ģitāru. Ka varētu kādreiz. Varbūt arī kādreiz izdarīt. Jā, kāds štruntīga ģitāra, jo man viņas beig mīļās tās, kas man ir tās ģitāras, man vienkārši pamīļa. Alīna jautā, kur ir tie ārzem mākslinieki, no kuriem esi iedvesmojies? Zini, ka kā lai tevi pasaka, man patīk arvien vairāk viss kaut kas, un ir baigi grūti atbildēt kaut kādas konkrētas lietas. Noteikti ir kaut kādas mūža mīlestības muzikā, bet es nedomāju, ka es no viņām esmu baigi ietekmējies. Kokteil Twins, Mezistār, Tindersticks, Lamchop, un tas ir tāds, kurš nekad neapnieku. Un, protams, ir tās mūzikas, kuras tu paklausies 3 mēnešus. Kas ar Daldalu vispār notiek? Nav tādas grupas vairs? Daldalu nav, un Oceanfall ir pauzē aizgājuši. Tavs solo karjeras, es domāju. Es tagad taisu savas dziesmas, bet ir doma, ka kaut kādu šo rudeni iespējams Oceanfall izdomās uztaisīt kaut ko. Tāds sapnis ir, jo... Kā Oceanfall. Jā, jo gribās tā visiem izpausties, nevis tikai uzspēlēt to, ko es domāju. Tad jautājums par tēmu. Kristīna tieši jautā, vai tev būs iespējams kādreiz kaut kur dzirdēt arī Fono klubā Cēsīs? Es zinu, ka parasti es pats nemeklēju vietas, kur spēlēt, un viņas mani atrod pašas. Bet šovasar es ļoti tā kaut kā... Es labprāt uzspēlētu Kristīnai Cēsīs Fono klubā. Viņai jāiet uz Fono klubu un jāprasa. Viņai vienkārši jāprasa man, lai es aizbraucu uz Fono klubu. Labs jautājums arī uz beigām. Kirils mums ir iesūtījis tādu jautājumu, lai tu pastāsti par 640 simbolos, citādi no tavas mājaslapas saraksts. Tādā sadaļā par tevi neko saprast nevar. Un neko ar tā uzsvērs īpaši, ka neko nevar saprast. Neko, par sevi 140 zīmēs. Lauki, miers un skaisti. Paldies, un visbeidzot tavs novēlējums tiem, kas tagad skatās šo interviju Twitterī. Ziniet, ir karsts, es zinu, bet vai lieciet kompis malā un iziet ārā vienkārši. Un sveiki. Ko mēs ēdīsim? Jā, ko mēs ēdīsim. Ko tu ēstu no šīs, jebko dzert, šī ir dzērienkārta, jā. Šī dzērienkārta, es iedzertu no šī piedāvātā visticamāk, kaut kādu rūbu. Bet ne tagad tādā karstā. Paldies!